piecdienas rīts, un kopš iepriekšējās Dinamo Rīga spēles ir pagājušas nepilnas 2 dienas. Tajā rīdzinieki svinēja pārliecinošu uzvaru pār Jekaterinburgas automobilistu ar 4-0. Pie kārtējiem vārtiem tika Marcels Hossa, savukārt Edgars Masaļskis aizvadīja lielisku sauso spēli. Šīs dienas pretinieki Čeļabinskas Traktori jau aizveda rīta iesildīšanās treniņu. Komandai ir senas hokeja tradīcijas, tomēr pie lielajiem grandiem tā netiek pieskaitīta. Pašlaik Traktors ieņem 7. vietu Austrumu konferencē un līdz ar to atrodas play-off zonā. Komandu vada Andrejs Nazārovs, kurš vēl nesenā pagātnē pats spēlēja NHL un bija viens no agresīvākajiem spēka hokejistiem. Tādu pašu spēka spēles pilnu hokeju viņš liek spēlēt arī Traktoru. Par gaidāmo spēli Andrejs Nazārovs atklāja to, ka komanda plāno spēlēt no aizsardzības. Sezonas gaitā iztērēts daudz spēka un līdz ar to nepieciešams vienmērīgs spēku sadalījums. Savukārt Dinamo Rīga ir šķīrusies no aizsarga Lī Sveta. Lī gan nespēlēja jau arī pagājušajā spēlē, līdz ar to lielas izmaiņas Dinamo sastāvā uz šo spēli nav gaidāmas. Iepriekšējā abu komandu tikšanās reizē Čeļabinskā spēlē ar interesantiem pavērsieniem uzvaru savās mājās svinēja Traktori 5-4 pēcspēles metienu sērijā. Šovakar Dinamo Rīga jāņem revanšs un tik ļoti nepieciešamie 3 punkti turnīra tabulā. To arī novēlam un gaidam spēli.